Es trenēju pati sevi. Man likās, ka es esmu pietiekami gudra. Tad, kad sāku mācīties, sapratu, ka es esmu ļoti daudz kļūdas pielaidusi. Tāpat arī šajā kursā. Nenormāla vērtība cilvēkam, kurš vienkārši grib uzzināt vairāk par veselību, sev, saviem mīļajiem. Katru reizi, kad es daru to, ko man gribas darīt, pa lielam iegūst visi. Jo pēkšņi es esmu priecīga, es esmu aizrautīga, es dalos, man ir superīga enerģija, man ir smaids. Nekļūdās jau tikai tas, kurš neko nedara. Ej un mācies, ej un dari, un nekad nav par vēlu piepildīt savus sapņus, vienalga, cik tev ir gadu. Šodien parunāsim par to, kā tas ir mainīt profesiju vai arī paralēli veidot vēl kādu karjeru. Kā uzdrošināties runāt cilvēku priekšā tajā brīdī, kad galvā dzīvo zināmas šaubas, un kā mācības sporta izglītības aģentūrā ir palīdzējušas justies drošāk uzsākot treneru karjeru. Šodien pie mums viesos Elīna Jākapsone, sveika, un Lāsma Pometko. Sveiks, dāmas. Sāksim secīgi. Elīna, tu gandrīz 10 gadus strādāji bankā, līdz saprati korporatīvā vide, ka tā nevar būt tāda tava vienīgā ikdiena. Un tad, attiecīgi, mans jautājums, kā tu nonāci līdz šim impulsam, profesija ir jāmaina? Tas patiesībā bija ļoti pakāpenisks process, lai arī pirms jau kādas labas saujas gadu es sajūtu, es rīktīgi gribu kaut ko mainīt. Likās, es varētu aiziet no darba vienkārši tagad, aiziet, negribu neko, es gribu mainīt visu. Jo es izgāju ļoti spēcīgu tādu coachingu kursu, kur es apzināju, kas ir manas stiprās puses, ko es būtu gatava darīt bez maksas, ko es patiesībā vēlos darīt, un man ļoti, ļoti sagribējās pārmaiņas. Bet tajā brīdī bija tāds, labi, paga. Bet es dzīvoju viena, man tā kā ir jāsadz izmaksas un tā tālāk, tad es sevi piebremzēju. Bet nemitīgi tāpat man bija tā doma, labi, man šausmīgi nepatīk tā kā justies, ka man ir kaut kas jādara, ne tas, ko es vēlos darīt, es jūtos tā kā piespiest. Man ir baigi svarīgi tā man brīvības sajūta, kas var izpausties. Un tad es palēnām visu laiku mēģināju veidus atrast, kā es varu kaut ko tomēr iesākt un tā. Un es sāku mācīties par jogas pasniedzēju. Sākot ar to, kas mācījos priekš sevis un palēnām tā kā kaut kur biežāk arī pati praktizēju, pati pievērsos kādām apzinātākām apzinātības praksēm, pati savai labsajūtai caur kustību un arī ofisā caur praksi sāku vadīt nodarbības. Un tā palēnām es sāku izpausties, diezgan bailīgi no sākuma bija izpausties ar to, ka es kaut ko vādu, kādam piedāvāju, tā kā aicinu, jo tas arī ir process, vai neuzaicināt, nāc, darīsim kopā. Un palēnām līdu no savas tādas čauliņas ārā, kur es arī izpaužos. Jā, un tad tā korporatīvā vide, palēnām sākot vadīt treniņus, sākumā praksi, tad jau atradu telpu. Konferenču telpā izrādās bankā ļoti labi var vadīt jogas nodarbības. Tā uzreiz neiedomātos, vai ne? Kurš meklē, tas atrod. Jā, man pieeja bija tāda, ka tā kā es mēģinu atrast kaut kādu risinājumu, kā iedot saviem kolēģiem, iedošiem cilvēkiem, kas strādā bankā garas stundas, ilgi sēdus, ilgi kaut saspringtas domas. Tāds atbildība uz pleciem nasta, atrast veidu, kā cilvēkiem iedot kustību, iedot mirkli sev, iedot tādu foršu, svaigu atelpu, lai būtu enerģija dalīties, darīt un darīt no sirds. To, ko varbūt nākas darīt, un arī to, ko gribas darīt. Un, manuprāt, kustība, tāda apzināta būšana ar sevi, sava ķermeņa sajūšana, savas elpas, sirdspukstu, roku, kāju. Tā ir ļoti svarīga daļa no tā, lai mēs vienkārši būtu mēs paši šajā pasaulē. Un, jā, tā es sāku nodarboties ar to, ka es piedāvāju treniņus, piedāvāju kustību. Kaut vai tajā pašā korporatīvā vidē savā bankas ofisā mums taisījām planka pauzes. Es domāju, ok, tā vai tagad visi pieceļamies. Kur mums tur vieta ir tur, kur tev ir šitien, ok, nākam te, atrodam stūrīti, bez nepiespiedu kārtā, kas bija ar mieru. Tas mazais izaicinājums. Jā, cik esam ar mieru? 30 sekundes, minūti, cik? 30 sekundes, ok, maucam, davai.
visi kopā uzliekam timeri, aiziet. Un tā mums bija tagad tāda aktivitāte mazā, nu kaut kur dienas vidū, es redzu, mēs visi esam izbesījušies, mēs visi sēžam tā kā, ir vēl tik un tik stundas ir jāstrādā, un tas bija ļoti foršs tāds būstiņš, restarts, vienkārši aiziet, paņemt pauzi kustībai, tas iedarbina asinsriti, vienkārši atdzīvina ķermeni, uzreiz prāts paliek asāks, un mēs varam forši darīt savu darbu. Un tad tu tā pakāpeniski nonāci līdz tam, lai uzlabotu savu labsajūtu nevien darba vidē kopā ar Jā. kolēģiem, bet arī to nestu tālāk ārpus bankas telpām. Jā. Lāsma, tev savukārt pamatdarbs ir valsts policijā izmeklēšanas nodaļā. Jā. Tas klausās ļoti nopietni. Bet paralēli tu strādā kā treneris cēsīs. Nu, pastāsti, kā tev bija, vai tu tā ar klikšķi nonāci pie trenera profesijas, vai arī tomēr pakāpeniski līdzīgi kā Elīna. Kāds bija tavs stāsts? Ar sportu es esmu nodarbojusies visu savu dzīvi. No 2. klases es trenējos vieglatlētikā. Un tad vienkārši dzīves ceļi bija dažādi, arī tā skaitā traumas dažādas, un arī dabūju pauzīt sportam paņemt, un pēc tam atsāku pati skriet. Un intensīvi apmeklēt arī dažādus grupu treniņus. Un es trenēju pati sevi. Man likās, ka es esmu pietiekami gudra. Tad, kad sāku mācīties, sapratu, ka es esmu ļoti daudz kļūdas pielaidusi. Un tā skaitā arī pie grupu treneriem. Un tad man arī līdzīgi kā kolēģei piedāvāja darbā vadīt fiziskās sagatavotības nodarbības. Jo mums ir jākārto sporta normatīvi katru gadu, un tad mums ir reize nedēļā dots laiks visiem kolēģiem, un tad vēlējāmies to tā kā organizēt, jo bez organizētības neviens īsti nesaprot, kas tur jādara. Ko es tur aiziešu, uztaisīšu 5 presītes, nezinu, tur pāris atspiedienus un iešu Tāda projām. haotiska pašdarbība. Jā, tieši tā. Un tad tā kā uzrunāja, pa cik mums nav jau noslēgums, ka kolēģis aizvien vairāk ir sievietes, nevis vīrieši, bet arī vīrieši nāk pie manīm uz nodarbībām. Un tas laikam man iedeva tādu atspērienu punktu, kad ir jāiet mācīties, jo, ja tu vēlies pasniegt kādam kaut ko, tad tev ir jāzina, ko tu pasniedz. Tu nevari vadīties tikai no savas pieredzes, no savām subjektīvajām domām, ja tev ir jābūt kaut kādai zināšanu bāzei tomēr. Tu nevari pasniegt cilvēkiem to, par ko tu neesi pārliecināts. Vienmēr jau kaut kādas šaubas pastāvēs, bet tas bija tāds, kad tu saproti, ka tev ir jāiet, tev ir jāiegūst tās zināšanas, lai tu vari sevi arī attiecīgi pasniegt. Kad tu vari pateikt, ka es esmu mācījusies, man tomēr ir, es zinu vairāk. Bet tomēr zināmu statusu tas dod, Protams. vai ne? Bet kas jums bija abām divām tas lielais jautājums? Pirms uzsākt mācības, pirms iespējams mainīt savu profesiju vai to papildināt, manuprāt, tev tas iet roku rokā, fiziskā sagatavotība. Ko jūs pajautājāt pašas sev, vai varbūt kādas, es negribētu teikt gluži šaubas, bet man liekas, ka tad gudri cilvēki mīl ar sevi parunāt dažreiz aiz slēgtām durvīm. Tad kas bija tas jūsu lielais jautājums pirms sākt mācības? Tu mini, Lāsma, ka ir jābūt tā kā lielākai pārliecībai, ka tu nevari balstīties tikai un vienīgi, kā tu pats tos pietupienus taisi vai ne, vai atspiedienus, ka tev tomēr ir jābūt citai zināšanu bāzei. Padalieties, man šķiet tas tāds ļoti interesants tad iekšējais dialogs katram pašam ar sevi, bet iespējams, ka tie jautājumi kādam sakrīt. Elīna? Pilnīgi aizdomājies. Es bišķiņ skenēju, es mēģinu atgriezties pie tās sajūtas un tā domu gājiena, kurš jau ir aizmirsies, jo tas gads man ir attīstījies ļoti strauji. Un daudz, kas ir noticis, ieskaitot kopš arī pabeidz mācības, jo es uzreiz arī palielam sāku strādāt par treneri un attīstīt šo profesiju. Un jau šķiet, ka tas laiks, kad es pieteicos mācībām, jau liekas, ir bijis tik sen, ka tā ir bijis cita manas versija. Cita dzīve. Jā, bet es patiesībā diezgan ilgi dancoju ap to ideju, pieteikties vai nepieteikties, vajag man to vai nevajag, jo tas, uz ko man interesēja pieteikties, bija tā kā fitnesa joma, bet es nezināju, man pieteikties, vai es tieši tā kā par grupu treneri, tā kā aerobika vairāk, vai es iešu par privāto treneri.
sporta zālē, vai tad uz fitnesu, bodybuilding vairāk. Es nebiju droša patiesībā arī kā skolā, vai tas ir būtiski. Es nevarēju arī saprast, kā tas ir. Mēs visiem uz vienu kursu, bet mēs visi darām kaut ko citādu, kā tas tā strādās. Un, es bišķiņ painteresējos, parunājos ar cilvēkiem, arī ar treneriem, kas ir izgājuši apmācības un tā. Es domāju, ok, labi. Pieteikšos fitnes un maucam, ja kas pamainīšu. Tad es arī skolā laipni pie vadības noskaidroju, ka tur var to profesijas tieši nodarbību piekuriģēt. Es atceros, tie bija mācības, es uzsāku 24. gada februārī, bet tie bija 23. gada Ziemassvētki, kad pie manis atbrauc mamma. Un man mamma īstenībā, es ļoti daudz strādāju ar tieši veterānu sportistiem. Un man mamma, tā skaitā, arī ir mans klients. Viņa braukā arī uz pasaules un Eiropas līmeņa sacensībām tieši veterānu sportā. Ja? Mammai nākošais gads būs 60 gadi. Un man mamma pateica tā, ka man vajag treneri, un tev ir jāiet un jāmācās. Un es ilgi par to domāju, un tas vienmēr bijis mans sapnis. Tikai vienmēr bijušas iekšā šaubas, vai es to spēšu, vai es spēšu iemācīties, vai es būšu gana laba. Vienmēr tās iekšējās šaubas, vai es spēšu tās savas ekspektācijas piepildīt, to, ko es pati. Es vienmēr esmu sev diezgan augstu latiņu nolikusi visā. Un vai es spēšu, vai es neizgāzīšos, un ko tad es darīšu tālāk, ko es teikšu tur, nezinu, apkārtējiem, ja es to neizdarīšu līdz galam. Un tā. Un tad vienkārši tu saproti to, ka nekļūdās jau tikai tas, kurš neko nedara. Ej un mācies, ej un dari, un nekad nav par vēl piepildīt savus sapņus, vienalga, cik tev ir gadu. Tā, klausam mammas. Jā. Tas būtu vispirms. Bet Lāsma, jā, tu runā par šīm šaubām, uzstājoties publikas priekšā, Jā. kas savā ziņā ir tāds viens no trenera darba stūrakmeņiem. Tev ir jābūt tuč aktierim, vai ne? Tu izēji auditorijas priekšā, un vienam jau neinteresē, kas tev aiz durvīm pirms tam ir noticis. Tas tev ir jāatstāj pilnīgi otrajā plānā. Pastāst, Lāsma, kāda bija tava pirmā nodarbība? Līdzīgi kā šeit sēžot, kad es esmu cilvēks, kurš sarakst, ja? Un es vienmēr tādu. Es aizgāju, pieļauju domu, ka man arī balss un valoda raustījās tajā brīdī, un neskatoties uz to, ka tie bija mani kolēģi, ar kuriem es strādāju dienā kopā, vienalga es izgāju pie viņiem priekšā, un es nespēju tā. Es varbūt atslābinājos pēc minūtēm 20, kad jau treniņš bija. Tad jau tu sāc tā kā justies tā kā savā ādā, bet tas bija ļoti grūti priekš manis. Man liekas, ka grūtāk ir vadīt un stāstīt un rādīt savējiem nekā pilnīgi svešiem. Piekritīsiet? Ir Jo, Elīna, arī atšķirīgi, jā. tev īstenībā ļoti līdzīgi darba vietā tu sāki cilvēks aicināt kustēties vairāk un pavingrot. Gan jau arī tās šaubas iekšā sevī. Kā tu tiki galā ar to nedrošību pirmo reizi pateikt kolēģiem, hei, nostājamies balstā 30 sekundes? Zini kā, ir dažādas tādas varbūt sajūtas ķermenī. Pirmais ir tāds entuziasms. Es bieži daru lietas caur deksmi. Un man iedegās tā kā ideja, es iedegos par to ideju. Man liekas, šī ir vienkārši superīga lieta, ko šobrīd daram. Un es ar to deksmi, man citreiz cilvēki pavalkās līdzi. Bet ja tā deksme otram nav pretim, tad ir tā, un otrs tā kritiskāk, kāpēc? Vai es gribu tagad to darīt? Bet jā, tad, kad es pirmās reizes piedāvāju kolēģiem, piemēram, mācām, uztaisam planku vai kādas citas lietas. Pirmo reizi, kad es sporta zālē vadīju treniņu, pirmo reizi, kad es vadīju jogas nodarbību. Uzrados tur es ar deksmi, ka es vēlos iedot. Es esmu pārliecināta, ka šis ir vajadzīgs, tas būs super forši un šis ir super svarīgi. Bet tad tajā brīdī es sev esmu ielikusi citādā lomā, pilnībā neierastā lomā. Pēkšņi man ir jābūt tik pārliecinātai par to savu deksmi, par to savu ideju, kā arī par to praktisko pielietojumu un izpildījumu, un ka lai tas otrs cilvēks arī saprot un uztver, un arī viņam ir forša pieredze. Tā ir cita sajūta. Tas ir satraukumiņš, jā. Tu teici, ka tu pakāpeniski gāji līdz tam brīdim, kad tu sāki vadīt treniņus. It kā to darīja jau darba vietā, bet tomēr. Un pēc tam tu teici, ka pēc mācīšanās uzreiz tu aktīvi sāki vadīt šos treniņus. Kāds bija tas pārējais posms, ja es drīkstu jautāt? Tu aizgāji no darba
un sāki darīt visu tā kā pilnīgi no nulles vai paralēli? Jo, mēs skatāmies, Lāsma tomēr ir savienojusi kopā. Un šķiet interesanti, kādi ir tie dažādie ceļi līdz treniņu vadīšanai. Nu, redz, kā es ilgi strādāju bankā. Tur pakāpeniski es sapratu, ka es gribu iedot kaut ko citu cilvēkiem, kas, manuprāt, ir vērtīgi tiem cilvēkiem manā vidē, man apkārt. Tas ir veselības nogriezienī, kustības nogriezienī, labsajūtā. Tā es pakāpeniski sāku vadīt jogas nodarbības pēc tam, kad izmācījos par jogas pasniedzēju. Un kādu laiku es tā strādāju, ka es paralēli darīju abus. Es strādāju, un vakaros vai citreiz rītos mēs tur testējam dažādi vadīju nodarbības. Tā bija godīgi viena no lietām, kas man palīdzēja izturēt vēl gadiem nostrādāt bankā, ka es varēju paralēli darīt kaut ko, kas man ir sirdī tuvs un svarīgs. Ka tajā vidē, kur savā ziņā pēc manas izvēles, protams, es tur strādāju, nevis jau man tur nepiespieda strādāt, bet nav jau tā, ka darbs man vispār nepatika. Ja? Bet tu jau minēji, ir tomēr arī kaut kādas lietas, kas ir cilvēkam jānodrošina sev dzīvē. Protams. Visiem mums ir vajadzīgs jumts virs galvas un labs ēdiens. Esmu tikai par to, un es arī tērēju tam naudu, ka es gribu sev labus produktus pirkt, un tam visam vajadzīga līdzekļi. Jā, protams, neizdodas dārzā audzēt, bet kam arī vajag līdzekļus, gan jau būsim reāli. Bet es vadīju šīs jogas nodarbības ofisā paralēli, bet tāpat laikā bija tāds, es gribu darīt vairāk, es gribu, lai man vairāk tam atliek enerģijas, ka es varu vairāk piedāvāt šīs kustības un tam nopietni pievērsties un mazāk tērēt savu laiku šim te vairāk analītiskajam tādam darbam bankā. Bet līdz ar to baigi jau, kamēr es strādāju bankā, neko vairāk es izdarīt nevarēju. Man liekas, tur sākas tās divas pretrunas. Piedod, es tev iestarpināšu, jo es bieži dzirdu to apkārt no topošajiem vai svaigi ceptiem treneriem, ka tas pamata darbs ir. Un, lai vairāk pievērstos treniņu vadīšanai, ir vajadzīgi vai nu līdzekļi, vai laiks. Un, attiecīgi, tur uzreiz veidojas tā korelācija savā starpā, ka tev tomēr vajag šo te pamatu darbu, lai tu spētu nomaksāt tekošos rēķinus, un tas, attiecīgi, krietni ierobežo to iespēju, kad tu vari vadīt treniņus. Bet, atkal no otras puses, ja tā deksme ir jāsāk, ir jādara. Jā, protams, tas jau ir stāsts par upuriem. Kādus upurus tu tajā brīdī esi gatavs nest. Tas ir tavs brīvais laiks, tās ir tavs brīvdienas. Bet ka nevar tā galīgi aiziet parkā, sasaukt cilvēkus, hei, nākat sportot tur par tādu un tādu naudas summu. Beigās to neviens neatnāk, un tu jau esi uzlicis atlūgumu galdā. Viss, paldies, hasta la vista, bija prieks. Jā. Jā, manā gadījumā man vienā brīdī es vienkārši sajūtu, ka es vairs nevaru izturēt to, ka man ir. Es jau praktiski 10 gadus esmu nostrādājis tajā bankā. Es zinu, ka es gribu darīt kaut ko citu. Es zinu, ka es gribu pasniegt nodarbības, veicināt kustību savā vidē apkārt. Un vienā brīdī vienkārši es jūtu, un tas kāp, ka man arvien vairāk besī, ka es nevaru izturēt, ka nav to pārmaiņu. Un tad vienā brīdī es sapratu, viss, es vienkārši eju prom no darba, un, ja godīgi, man tāda mega precīza plāna, kā es tur sevi nodrošinu, vēl kaut ko nebija. Es sapratu, ka es esmu rīktīgi nogurusi, ka es rīktīgi gribu atpūsties, un pusgadu es gandrīz vai tā pa lielam, godīgi sakot, dārzeņoju. Es vienkārši eksistēju kaut kādu laiku. Paralēli jogas treniņi. Jā, viņi tā kā bija, bet kaut kādu brīdi arī kaut kur pārtrūka, jo es iepriekš biju vietējā, es varēju vadīt, bet tad kā no āras cilvēkam tas arī bija tāds process, kamēr es varu atkal integrēties atpakaļ tajās nodarbībās. Tā kā man vajadzēja kādu laiku atkopties, un kā es varēju finansēt savus studijas, bija bezdarbnieku pabalsts. Bezdarbnieku pabalsts vienkārši aiziet, maucam uz studijām, lai es varu kļūt par treneru un darīt to savu lietu. Tas saucās, ja grib, tad var. Iespējas, pat cik es biju aizgājis no bankas prom, man baigi nebija variantu. Man ir jāpelna tā nauda, man ir
man ir jāstrādā. Līdz ar to, kā tikko es pabeidzu studijas, es arī studiju laikā es pati trenējos, aktīvi darbojos sporta zālē, praktizēju kaut kur, jau skatījos, kurus kam var iedot kādu padomiņu. Tā kā ar kādu draudzenēm nereti gāju. Protams, draudzenēm arī uzreiz interesēja. Es jau gāju pati priekš sevis sporta zālē. Man sporta zāle un spēka treniņi nenormāli palīdzēja. Lai man tā ofisa muguriņa justos riktīgi forši, stingri, un es bez sāpēm varētu atnest iepirkumu maisiņu smagāk no veikala vienā rokā. Man palīdzēja sporta zāle. Tā kā tas patiesībā arī bija tas dzinulis, kā es izdomāju, ka es gribu mācīties par treneri un pasniegt privātos treniņus sporta zālē. Jo es sajūtu savā ķermenī, cik tas ir svarīgi. Un mūsdienu sēdošajā ikdienā, kā tas var būt game changers. Jo neskatoties uz to, ka pat tagad es esmu trenere, kā privātā trenere, es neesmu visu laiku treniņā, es neesmu laiku kustībā. Es vadu treniņus arī caur online platformām, caur treniņu aplikācijas, uzmanīt darbs pie datora, grozi kā grib arī treneris, es sēžu telefonā, taisu saturu, taisu treniņu programmas, skatos klientu atskaites, sēžu pie datora un telefonā un aizēju uz svaru zāli, uztaišu to pašu, ko ofisā, plenku, atspiešanos, pakustos, pavingroju, un tad es varu darīt savu darbu tālāk. Jā, vadīt treniņus un treniņus apmeklēt vai trenēties pašam ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Tiešām. Esmu tev arī tā vingrotāju klientu auditorija vispirms bija tavi darba kolēģi, un tad, cik saprotu, tas paplašinājās. Kā tu meklēji sev cilvēkus, uz kuriem strādāt ārpus sava pamata darba policijā? Šeit ir stāsts par to, ka man viens no mīļākajiem teicieniem ir darbi runā skaļāk par vārdiem. Es neesmu, pat cik tas nav mans primārais peļņas avots, es neesmu reklamējusies nekur. Un cilvēki vienkārši nodod šo informāciju tālāk viens otram, ja? Kad ir šāda iespēja, kad es organizēju tajās un tajās dienās, tikos un tikos ir treniņi, ja? Un ļoti forši, un cilvēki nodot viss arī sākās arī ļoti liela daļa no maniem klientiem ir arī mani vēl joprojām darba kolēģi ir, kas nāk, ja? Un par cik es strādāju principā arī ar veterānu sportistiem, kam es tādu treniņu plānu saistībā ar skriešanu, sporta soļošanu, tad tie ir manu kluba biedri, ja, kur es biju noskrienas klubā, ja, tie ir man arī no citām dzīves jomām pazīstami cilvēki, un vienkārši viņi nāk, un viņi atnāk, un viņi saprot, cik tas ir forši, un mums ir tāda sava kā mazā komūna, ja, jo es uzskatu tā, kad man normāls skaits cilvēku treniņā ir tik, cik es varu ar acīm aptvert, tā, lai es varu katram cilvēkam pievērsties. Ja es nevaru aptvert ar acīm tos cilvēkus zālē, tas priekš manis ir pa daudz, jo es uzskatu, ka varbūt savā dzīvē es šādi esmu pie dažām traumām tikusi, kad grupu treniņā trenerim nav pietiekami laika pievērst man uzmanību, par cik man ir jau kopš jaunības dienām problēmas ar muguru, traumēta man mugura ir, tad es viņu satraumēju vēl vairāk, ko es sapratu tikai pēc tam mācoties skolā, kad mācījos anatomiju, kad mācījos sporta medicīnu, cik daudz es vispār kļūdas esmu pieļāvusi, un, protams, visā pasaulē jau un visur jau tiek arī pozicionēts tas tā, ka, ja tu vēlies, lai to pievērš pastiprinātu uzmanību, izvēlies privātos treniņus, ja? Nevis grupu treniņus, kur ir daudz cilvēku un kur pastāv ļoti liela iespēja, ka tev nepievērsīs treneris uzmanību. Ar to, protams, ka ir jārēķinās, ka grupu treniņš nebūs tas pats, kas darbs 1-1 vai 1-2. Bet tu arī minēji, ka mamma teica, ka ir jāmācās, un tas, man liekas, ir ārkārtīgi sirsnīgi un jauki, un arī mēs bieži vien runājam par to, ka šīs zināšanas, šī izglītība, ko sev līdz nes sporta izglītības aģentūra, ļoti bieži nodara tādā ikdienā, cilvēkam ģimenē. Vai kaut kas mainījās tavā ģimenē, vai tu sāki ievērot, ka tavi mīļie kustas vairāk, vai tu varbūt mēģini izrādīties tev, ka redzes arī esmu aktīvs un seko tavam piemēram, jo mēs varam uzrunāt lielas auditorijas, vēl lielāks, mēs varam motivēt savus kolēģus, draugus, svešus cilvēkus, bet tas jau sākas patiesībā tajā
pamatkodolā savā ģimenē? Kā bija tev? Par cik es mācījos pilnībā online, tad mūsu sestdienas bija gandrīz katru sestdienu bija tādas, kad mums dzīvojamā istabā uz televizoru tika uzslēgtas lekcijas, un mans vīrs klausījās līdzi lekcijas. Un viņš ir īstenībā, man teica, viņš ļoti daudz ir paņēmis arī savai dzīvei, un viņš savai mammai ļoti daudz stāsta, ko viņš ir ar maniem kopā lekcijās noklausījies. Ja? Jo ļoti daudz pasniedzēji, kas man ļoti patika, stāstīja no reālās dzīves par cilvēkiem parastajiem, nevis par elites sportistiem, ja? Bet ļoti daudz par parastajiem cilvēkiem. Un dēls man nāk pie maniem uz grupu treniņiem un trenējās, un pat nečīkst par to, ka mamma ir treneris, jā, un nāk un cītīgi trenējās, un daudz ko no tās visas informācijas man ģimenē daudzas lietas tika paņemtas, jo tas viss izskanēja turpat, jā, un to nevarēja tā palaist garausi garām, jā, un daudzas lietas tika uztvertas, ka tomēr ir tā kustība ir, un viņai ir jābūt. Manuprāt, tā ir ārkārtīgi liela pievienotā vērtība, vai ne? Ļoti. Sāc ar sevi un ar saviem mīļajiem. Elīna, kas tev visvairāk mācību procesā, tā teikt, palīdzēja atvērt acis par to, kā vispār strādā ķermenis, kas ir tas, kas mums ir nepieciešams, ja mēs skatāmies tieši no šī te mācību procesa viedokļa, kas bija tas tavs? Lūk, kā ir. Mācību procesā es atceros vienā no pirmajām dienām es noķēru lielāko tādu iedvesmu un deksmi, uzzinot statistiku reālo, cik statistiski Latvijā maz cilvēku ir pietiekami fiziski aktīvi. Un bija tāds bāc, man tagad ir misija. Vēl vairāk, un mēs tā kā kolektīvi Mainīt kursā. Jā, tā kā par šito ir jārunā. Un likās, es tagad tieši, un es darīšu, un man vajag darīt zināmu, ka mums vajag kustēties, un mums vajag kustēties šitik daudz, un tādos veidos, lai tas būtu gan, lai mēs būtu veseli, lai tas būtu, lai tas samazinātu risku dažādām saslimšanām. Un par to, kā patiesībā pēdējos gadu desmitos mūsu ikdiena, protams, ar telefoniem, ekrāniem un to, cik daudz ērtā formātā sēdus mēs visu kaut ko varam darīt, kā tas ir ietekmējis un pamainījis. Patiesībā cilvēka ķermenis pēdējos gadu desmitos šo piedzīvo, bet agrāk jau mēs darījām visu kaut ko. Kaut vai, nezinu, pēc ūdens vajadzēja ārā varbūt iziet. Jā. Tad mēs augām. Tagad mums ir pasūta mēdienu, jā, tā kā viena viss ir. noliek, jā, pašam vairs nekas nav jādara. Bet reku, tu pati jau minēji, ka arī pirms mācību uzsākšanas un, protams, mācību procesā vēl jau vairāk, tu sāki pamanīt savā ikdienā, ka tu nosēdi, ja, ka tu īsti nejūties, varbūt labi tik spēka pilna, tik enerģiski, tieši kā reiz vēl vairāk iztukšot, un tad sanāk tā it kā mazliet atžgārni pēc teorijas, tu patērē enerģiju, un tajā brīdī tā enerģija tev veidojas no jauna, ražojas, atjaunojas, un tu atkal jūties spēka un prieka pilns. Ķermenis mums dod to, ko mēs tam paprasam. Ja es visu laiku sēžu, ķermenim nav ne jausmas, ka es tagad gribētu kaut ko iet un darīt, ka man varētu vajadzēt enerģijas, vienkārši sēžu, es neko nedaru. Ja es pieceļos, sāku kaut ko darīt, sevi stimulēt, tā kā ķermenim pieprasīt, lai notiek asinsrite, notiek darbība, tad arī ķermenis pēkšņi atdzīvojas, visas solis iekustās, un man pēkšņi acis paliek skatiens asāks, ja? Acis bišķiņi atverās vairāk, un man ir, tā kā tu saki, jā, vairāk fokus, man ir dzīvīgums, un es varu runāt enerģiskāk, un vienkārši diena uzreiz izgaismojas citā gaismā un citā garšā. Tu attīsties tā soli pa solītim. Gadiem ejot, tu ej uz priekšu, varbūt nostabilizē savas tās zināšanas kādu brīdi, tad atkal pakāpies. Pasapņojam, paskatāmies tur 3 līdz 5 gadus tālā nākotnē. Ko Elīna dara pēc 3 līdz 5 gadiem? Es šobrīd veidoju savu darbu tā, lai es varētu piedāvāt kvalitatīvu kustības pieredzi gan manā klātbūtnē, gan arī savā tempā, savā vietā, jo es varu būt pieejama arī attālināti. Mūsdienās ir tāds interesants pārmaiņas ar tehnoloģiju iespējām, ka es varu būt
diezgan klātesoša un piedāvā cilvēkam kvalitatīvu, mērķtiecīgu plānveida un adaptīvu treniņu pieredzi arī attālināti. Tāpēc es strādāju pašlaik uz to, un nu jau ar to, ka man ir gan pieredze kā sēdošam cilvēkam ar sāpošu muguru un problēmām atnest maisiņu no veikala, gan jogas pasniedzējai, jā, kuras vairāk pievēršu uzmanību tam, kā mēs elpojam, kā mēs esam, kāds ir prāta stāvoklis un cik apzināti vai neapzināti vispār saprotu un jūtu savu ķermeni. Tad klāt vēl tam, ka es arī izmācos, apgūstu arvien vairāk par fizioloģiju, anatomiju un to, kā tas viss patiesībā iekšā strādā, un vēl ar pieredzi arī fitnesā, sporta zālē ar spēka treniņiem un tagad vadot tos. Nu, manuprāt, visas iespējas man ir. Man galvenais ir tikai ticēt sev un virzīties uz priekšu. Un, tāpēc es ceru piedāvāt ļoti kvalitatīvu, mērķtiecīgu plānveidu un tiešām gan sirsnīgu, gan vērtīgu treniņu pieredzi. Mans pašlaik pat patiesībā es neesmu plānojusi, ja tu man pajautā pa 3-5 gadiem uz priekšu. Manuprāt, man šobrīd tā ikdiena mainās tik intensīvi visu laiku, jo uzsākot tikko šogad strādāt par privāto treneri, mēģināt vēl to darīt online. Es vēl cenšos izveidot tādus labo ieradumu klubiņus, kur mēs, piemēram, šobrīd cenšamies visas mūsu klubiņā dāmas noiet vismaz 5000 dienā solīšu, nu tādas foršās mazās lietiņas. Visu laiku, katru dienu, ja godīgi, tajā, ko es tagad daru, ir citādāk, kas vienlaikus ir izaicinājums, un no otras puses, kas ir superīga svētība. Nu, es beidzot daru to, ko es vēlos darīt. Un šādu ikdienu šobrīd varbūt man būtu ļoti liederīgi izplānot uz tiem 5 gadiem, bet man jau šobrīd ir tik daudz darba, lai realizētu to, ka man ir stabils ienākums un stabils klientu loks caur to, ko es šobrīd daru. Ar tiem privātiem treniņiem klātienē, online treniņu programmām, ko es sastādu, treniņu projektiem. Grūti, es domāju, ka man ir visas iespējas Izklausās, ka tev ir ko darīt. Jebko. Izklausās, ka tev ir ko darīt. Jā. Bet es saklausīju labu vietu diskusijai. Lāsma, tu minēji par to, ka tev ir iegūts dažādas traumas grupu treniņos un pirms tu uzsāki mācības un padziļinātāk izprati dažādas lietas no anatomijas viedokļa, ka tu sevi tā kā mazliet pabojāji, ja, palietojot to ķermeni, un online treniņi ir kur pretī. Meitenes pārunājam par to, kā jums šķiet, cik liela atbildība trenerim ir vadot online treniņus, cik liela atbildība ir vadot grupu treniņus, jo mēs strādājam grupās visas. Tu saki, ka tu nepieņem vairāk cilvēkus, nekā tu vari ar acīm nokontrolēt, un tad ir tas pilnīgs pretstats, jo online formāts ir ļoti populārs. Ne tikai mācībās, ko mēs esam arī izbaudījušas, bet arī tieši kā reiz treniņu skatījumā. Nu, manuprāt, tas online formāts, protams, mums ir jāpielāgojas tam, ko pieprasa mums mūsdienas. Jā. Tam ir jāpielāgojas, un tas ir jāsaprot, kad mūsdienās aizvien vairāk cilvēki grib varbūt vairāk savā komforta zonā atrasties. Piemēram, es vingroju mājās pati, es nemaz uz sporta zāli neeju, jā, es to daru mājās. Bet es uzskatu, ka cilvēkam būtu jāizskaidro, ka viņam vismaz vienreiz būtu vērts atnākt pie tā trenera 1-1, izrunāt šos treniņus. Tā ir tāda mana doma iekšēja, izrunāt pamatbāzes vingrinājumus, lai cilvēkam ir tā sapratne par to, kā tiek pildīti pamata bāzes vingrinājumi. Un tad jau viņš arī var darboties mājās. Tas, protams, katram tā sava vide ir ērtāka, un tas laiks tomēr, ja tev nav ierobežots, kas arī mūsdienās ir visi vienā skrējienā, ja, ka tu vari jebkurā laikā kaut 10 vakarā ieslēgt to online treniņu, ja, un mājās pasportot, nevis nedarīt neko, ja. Tas, protams, ir labāk. Bet es uzskatu, es nezinu, Elīna varbūt domā savādāk, bet es uzskatu, ka tas pirmais tāds 1-1 būtu jābūt. Par šo brīnišķīgi arī treneru pamatkompetencēs stāstīja Alīna Līcka. Tas bija papildu modulis sporta izglītības aģentūrā, un man likās ārkārtīgi vērtīgi, jā, ka tas cilvēks vismaz vienu reizi, es tev pilnīgi piekrītu, ir jāierauga. Pirmkārt, ja ienākot telpā, tu ieraudzīsi
ap ko grozās lietas, vai ne? Un tad, attiecīgi, jā, tu vari izstrādāt šo te programmu, bet, jā, es uzskatu arī, ka trenerim ir jāuzņemās atbildība un tā pilnīgi attālināti no Instagram bildes tu nevari sākt strādāt. Ko tu saki, Elīna? Mana pieeja šobrīd, kā caur online treniņiem, kā tādiem, ka ir visādi projekti, kaut kādas tādas, tagad lecam iekšā mēnesi trenējamies. Manuprāt, tas ir superīgs rīks, lai cilvēkus iekustinātu. Jo bieži vien, nereti es sastopos ar sievietēm, kuras varbūt, it īpaši, ja mēs runājam piemēram par sporta zāli, kur strādāju kā privātā trenere, tie dzelži, tie smagumi, tā kā tas bieži vien liekas tāds Biedē, ja? nepazīstams un liekas, kā es tagad iešu uz sporta zāli, varbūt es kautrējos, varbūt es jutīšos stulbi, galīgi nevietā. Un, manuprāt, online formāts, kaut kāds īsāka termiņa, piemēram, projekts, ir foršs veids, kā cilvēkam iekustēties, saprast, ka vispār es varu kustēties. Man kaut kas arī sanāk, es jūtos patiesībā labi, un varbūt es pat esmu gatava spērt solīt tālāk un arī realitātē kaut kur parādīties kādam priekšā un pateikt, es atnācu trenēties. Jo līdz tam arī ir jānonāk, tas prasa drosmi, tas ir riktīgs izkāpiens ārpus no komforta zonas, vēl pateikt savam trenerim, man sāp šis, man sāp tas, man ir problēmas ar to, un vēl kaut kas, un vispār man nepatīk, kā es izskatos, man viss ir pa mazu, un vēl tam līdzīgi. Tas ir ļoti, ļoti drosmīgi ir jāatnāk un jāparādās kādam cilvēkam, kuram tu uzticies. Un, manuprāt, tas online formāts var radīt vismaz kaut kādu uzticību, tā kā Dod iespēju pagaršo iepazīt, to jā. kopīgo pieredzi, un vai es šim cilvēkam gribu uzticēties. Manā pieejā man klienti nāk pārsvarā vispirms uz klātienes treniņiem, kur mēs izejam cauri visām bāzītēm, pamatiem, manai pieejai, pamata kustībām, un tad jau pazīstamās kustības mēs palēnām attīstam. Un tad es dodu arī cilvēkam patstāvīgi darīt to, ko es redzu, ka viņš spēj pavilkt, un kas izskatās ok. Manuprāt, ir superīgi, ja izdodas, un tas ir arī mans risinājums, trenējoties ar mani attālināti, ka man klients var parādīt, ko viņš dara un kā viņam izdodas. Ar video un ar saviem komentāriem nodot man ziņu, un es atvēlu tam laiku, lai es Izstāstīt paskatos, sajūtas kā arī. cilvēkam gāja. Jā, Jā. vienmēr sajūtas pēc treniņiem, arī ilgākā laika posmā. Jā, kāds ir miegs, kāda ir pašsajūta, kāda ir enerģija, kāda ir fiziska sajūta, vai tur ir sāpes, krampi kaut kur pēc tam, jā, tam līdzīgas lietas, ka tas viss tiek pieskatīts. Un arī ar to mūsdienu variantu video formātu, ka cilvēks var sevi nofilmēt. Es, piemēram, zinu, ka šis vingrinājums ir jauns, vai šis vingrinājums ir, neesmu droši, kā cilvēkam ar to ies, vai arī mēs iedodam sarežģītāku variāciju, lielāku svaru. Es paprasu, man lūdzu video ar smaidiņu. Mans dāmas atsūta, un pārsvarā pie manis trenējās sievietes. Un tādā veidā arī viņas jutās droši. Un es zinu, ka viņas zina, ko viņas dara. Šitas ir stāsts Jā. par treniņu dienas grāmatām, kas man ir privātajiem klientiem. Ir treniņu dienas grāmata ar visām sajūtām. Kā tev gāja treniņā, kā tu jūties, un tad es varu analizēt, piemēram, ja man sportists vairākas dienas pēc kārtas raksta, ka viņš jūtās noguris, tad es saprotu, uzdot tālāk jautājumus, mēs meklējam problēmu, mēs saprotam, vai mums ir jāmet bišķīt nost apgriezieni, vai kas mums, vai veselības kaut kādas problēmas. Tas man palīdz saprast, kā tas sportists jūtās. Tā skaitā emocionāli, kas ir ļoti svarīgi. Par ko mēs varbūt tomēr redz tā individuālā pieeja, kas varbūt tomēr grupu treniņos tomēr iztrūkst. Ja? Tas emociju līmenī, jo arī es esmu savā dzīvē bēgusi no problēmām sportā, bēgusi no reālās dzīves traģiskajiem notikumiem, sevi mēģinot izdzīt sportā. Un tas nepie kā laba nenoved. Un trenerim ir jāsaprot, kāda ir motivācija tam viņas sportotājiem, vai viņš cenšas sevi nodzīt līdz kapam, vai viņš tiešām vēlās veselīgi uzturēt sevi formā. Un tas jau atkal apliecina to, ka trenerim ir jābūt daudzpusīgam. Ļoti. Un patiesībā ļoti jāsako līdzi, jāķer tas kopējais lauks. Ja tu nevari domāt par tikai sīkām atsevišķām detaļām, ir jāskatās kopskatā un ilgtermiņā. Es domāju, ka šeit jūs man abas Noteikti. piekritīsiet. Un tev, Lāsma, ir sanācis tā, ka tavs
darbs policijā par izmeklētāju ir, nu, es minēšu, nezinu, bet ir tāds spriedzes pilns. Jā. Pārslēgt šīs te emocijas, šo te domāšanu no darbs uz otrs darbs, uz treniņi, kā tev tas izdodās, kā tu to savieno un varbūt kā tu varētu iedvesmot kādu klausītāju, kas domā, jā, bet man jau tā ir rūpju pilnas rokas, stresains darbs un kur nu vēl tagad kļūt par treneri un citus kaut kā motivēt, kaut arī man ļoti, ļoti gribās. Kā tu ar to tiec galā un kā tu varētu iedvesmot citus? Gluži tā kā Elīna teica, man tas ir pozitīvās enerģijas lādiņš. Es aizēju uz treniņu, un es, protams, nevienmēr man arī citreiz ir jāpārkāpj sev pāri savām emocijām, bet kad es ieeju tajā zālē pie saviem klientiem, es ieeju ar smaidu sejā. Un jau no psiholoģijas viedokļa, ja tu smaidi, tu dod savam ķermenim signālu, ka tev ir pozitīvās emocijas. Un es izēju no tās zāles, un es jūtos, kā es esmu no jauna piedzimusi, jo es esmu ieguvusi to pozitīvo atgriezenisko saikni no tiem cilvēkiem. Tur ir tā maģiskā enerģija. Viņa tur rodās. Un ļoti bieži es savām meitenēm pēc treniņiem saku, jūs esat tās, kas man dod to emociju iet, darīt, un es ļoti daudz savu brīvā laika veltu, lai attīstītos, lai izdomātu atkal kaut ko jaunu, lai nebūtu garlaicīgi. Ja? Šo sestdienu arī iepriekšējo es pavadīju visu dienu mācībās online. Ja? Tas, jā, tev ir jāziedo savs brīvais laiks priekš tā, lai tu pilnveidotos. Bet tas ir tas, kas man iedod to pozitīvo. Ja tas ikdienas darbs nomāc, un no turienes reti, kad iznāk labas emocijas, ja, tad šis ir tas, kas man iedod to enerģiju. Iet un Stāsts, darīt. jā, par to, ka ilgtermiņā tu iegūsti tikai ar plusu zīmi Jā. patiesībā, jo arī, es domāju, jūs piekritīsiet, mācības 5,5 mēnešu garumā intensīvs posms, un skaidrs, ka tajā brīdī ļoti daudz, kas tiek novirzīts otrajā plānā, vai ne? Nu, kaut kādas izklaides vai lietas, bet to atkal ej uz mērķi, tu zini, kāpēc tu to dari, un gal galā re, kur tieši tas, ko tu saki, tā lielākā alga un tas balzams dvēselē jau ir tā atgriezeniskā saikne. vai ne? Un es atļaušos piebilst, ja, kad, ko es esmu novērojis savā pamatprofesijā, kad cilvēki ļoti bieži mūsu profesijā strādājot, sevi izsmeļ, teiksim tā, un viņi neaug. Viņiem nav arī motivācijas augt, mācīties, kaut ko jaunu apgūt. Ja? Tad šeit tu saproti to, ka tu nedegradējies. Tev ir jāmācās, tev ir jāiet līdzi, tev ir jāapgūst jaunākās tendences, tev ir jāatsvaidzina jau esošās zināšanas. Tu nevari ieslīgt tādā, jo savādāk tu izkrīti no aprites. Tad mūsu darbā, tev ir valsts darbs, tu strādā, tev jau īsti neko sliktu neizdarīs, tev atlaist neatlaidīs. Ja? Tā, Ērta vietiņa. jā, tā teiksim, jā, tas nav viegls darbs, bet tā vieta ir tāda, kas neliek domāt par to, kā tu piesaistīsi vairāk klientus ar to, ko tu spēj viņiem dot kā speciālists, kas trenera profesijā ir, tev pašam par to ir jādomā. Nepārtraukti. Jā. Nepārtraukti. Un, Elīna, ko tu šobrīd varētu pateikt kādam, kurš iespējams sēž līdzīgi kā tu jau vairākus gadus vienā konkrētā darba vietā, viņam ir deksme, ir dzinulis, bet iztrūkst vēl tieši tavi iedvesmas vārdi, uzsākt mācības, iet un pilnveidot sev vēl vairāk šajā sfērā, izglītot sevi sporta jomā, iespējams kļūt pat par treneri. Es ticu, ka tev ir ko dot. Manuprāt, katram cilvēkam ir kaut kas, ko dot šajā dzīvē, šajā pasaulē, šajā vidē, tur, kur mēs esam. Es ticu, ka katrs mēs esam šeit kaut kāda iemesla pēc. Tiešām ticu. Manuprāt, ir baigi svarīgi darīt to, ko gribas darīt, jo tur, kur mēs gribam kaut ko darīt, tur kaut kas ir. Tur ir kaut kādas iespējas, tur ir varbūtība, ka tur ir kaut kas vairāk. Es esmu no tiem, kas vienmēr tam ir ticējis un savā pieredzē riktīgi sajutusi, kad katru reizi, kad es daru to, ko man gribas darīt, tad
pa lielam iegūst visi, jo pēkšņi es esmu priecīga, es esmu aizrautīga, es dalos, man ir superīga enerģija, man ir smaids, es dalos ar smaidu, jā, un cilvēkiem man apkārt, mīļie, manā ikdienā, tā kā, tas vienkārši paceļ enerģiju, tas visu iekustina. Vienkārši pēc būtības ikdienā, ko esmu sajutusi, ir svarīgi arī kaut kāds regulāri, ka ir kaut kāds pārmaiņas, ka ir kaut kāds stimuls, ka es kaut ko daru, ka es uzdrošinos darīt tās lietas, kas mani interesē. Piemēram, pati procesā piesakoties uz mācīties šeit, mācīties par treneri, es gāju, es gribēju uzzināt vairāk, es domāju, ļoti iespējams, ka es iešu un kļūšu par privāto treneri vai varbūt par grupu treneri, bet, ja godīgi, es tā 100% arī to nezināju, bet es zināju, ka mani interesē, man nav pamatus tā doma, ka es gribu iet un pieteikties uz šo kursu un ka mani tur kaut kas sagaida. Iespēja, ka varbūt es sākšu, un sliktākajā gadījumā es uzzināšu daudz superīgas lietas par savu ķermeni, par mums, par cilvēkiem, jā, kā tas viss darbojas, ko es varēšu izmantot savā ikdienā. Sliktākajā gadījumā es nebūšu zaudētāja no tā, ka es varēšu vēl labāk parūpēties par sevi, par saviem tuviniekiem, un man kā sievietei tas ir svarīgi. Es ticu, ka daudzām sievietēm tā ir. Un es to arī novēroju, ka man bija kursa biedrenis, kurš mums procesā teica, tā kā es neplānoju iet pa treneri, bet man interesē, kā būs manam dēlam, kā viņam labāk ar šo, vai viņam tagad labāk vajag iet tur šādos treniņos vai tā, kā tur to uzturu par ķermeni. Visi, kas bija šajā kursā, bija ieguvēji. Procesā es sajūtu, ka jā, es joprojām turpināju pati praktizēt, iet uz treniņiem, darboties. Es sapratu, jā, šitas strādā, es sajūtu to misijas sajūtu, ka es zinu tagad lietas, ar kurām man ir jādalās, lai mēs visi esam kustīgāka, foršāka, veselāka sabiedrība. Tā kā jā, vienkārši ir jāiet un jādara to, kas interesē. Man tāds klikšķis, tāds priekš sevis tips, kā es pieņemu lēmumus reizēm ir, ja man tā doma nepamet, ja viņa man atkal atgriežas, reizēm tās ir 2 dienas, kad man pietiek, lai es saprastu, ka man ir jādara tā lieta. Reizēm tās ir nedēļas vai varbūt pat mēneši, ka ik pa laikam viņi pieklauvē un nav varbūt baigā izskaidrojuma. Liekas, kur es tagad iešu, pametīšu darbu, piemēram, ja es strādātu tajā brīdī. Kā es arī iepriekš mācījos arī par jogas pasniedzējs, es neplānoju vēl iet prom no darba, lai gan kaut kur prātā varbūt gribējās kaut ko mainīt, bet es sāku darīt un sajūtu, ka ir forši un baigi vērtīgi. Tāpat arī šajā kursā. Nenormāla vērtība cilvēkam, kurš vienkārši grib uzzināt vairāk par veselību sev, saviem mīļajiem, vai arī procesā izdomāt, es gribu arī sniegties tālāk, iedot vērtību arī vēl vairāk cilvēkiem, uzdrošināties to darīt, ja tas arī prasa drosmi, vai arī jau iet ar domu, jā, es zinu, es gribu darīt, es gribu dalīties un iet ar domu, ka es iešu, jā, lai kļūtu par superīgu treneri. Paldies, meitenes, par jūsu pieredzēm, par jūsu arī iedvesmu. Un, manuprāt, tā sajūta, kas man paliek pēc šīs sarunas, ir, ja tu jau kādu brīdi domā, vai varbūt tev arī ir ienācis mirkļa impulss, sagaidi atgriezeniski vēlreiz šo sajūtu un sāc darīt, jo tu pilnīgi noteikti būsi ieguvējs. Un es nezinu, vai ir kādas zināšanas, kas kādam varētu būt liekas, vai ir kādas pieredzes, kas varētu būt liekas, tās visas mūs bagātina un veido tikai un vienīgi labāku un krāsaināku rītdienu. Lai jums izdodas piesaistīt tieši tos klientus, kurus jūs gribat redzēt savos treniņos, un savukārt tev, lai izdodas piepildīt to, ko tu vēlies visvairāk, vai tas attiecās uz taviem sporta mērķiem, karjeras izvēlēm vai maiņu. Lai izdodas mums visiem, paldies jums, un paldies arī tev, ka klausījies!